Laipni lūgti motokrosa sacensībās Ozolkalnu trasē. Jau otro gadu pēc kārtas tiekamies nacionālā kausa posmā Siguldā. Kārkliņu ģimene ar komandu parūpējušies par lieliskām sacensībām un superīgi pavadītu dienu. Prieks redzēt, ka sacensības var sarīkot arī pārspējot ierastos standartus. Tā vien šķiet, ka nekā jauna. Labi sagatavota trase, ēdienu telts skatītāju zonā, Ēriks pie mikrofona, mediķi gatavībā sniegt palīdzību, tiesneši trasē un loterija ar noderīgām balvām. Tomēr organizatori atkal pārsteidza visus. Patīkams pārsteigums no kārkliņiem un Rūjienas draugiem - leduskapis ar bezmaksas saldējumu. Ik viens, kurš vēlējās atveldzēties no karstajām cīņām trasē, varēja cienāties ar gardumiem. Bet tas vēl ir sīkums! 1600 eiro balvu fonds MX Pro klasei no MZ Būve. Ar naudas balvām apbalvoja 6 ātrākos sportistus, pirmajai vietai 800 eiro. Fantastisks atbalsts no organizatoriem. Un ir arī rezultāts. Uz sacensībām ieradās ap 220 sportistu. Siguldas trase ir patīkama ar saviem izaicinājumiem. Skaisti un gari tramplīni, ideāli nolaistīts segums un ātri trases sektori. Par segumu laistīšanu rūpējās ne tikai ierīkotā laistīšanas sistēma, bet arī daži lietus mākoņi virs Ozolkalnu trases. Visi atceramies dubļu sacīkstes pagājušajā gadā. Šogad viss bija ideāli. Īsts motokross. Sacensībās piedalījās gan amatieri, gan daudz pazīstamu profesionāļu. Bet tagad pie sacensībām. MX50 jaunākajā grupā visātrākais bija Kristers Treimanis no Rodeo MX, savukārt vecākajā grupā Bruno Geitus no Mārupas AMK Bieriņi. 65 kubikcentimetru klasē ieradušies bija vairāki igauņu sportisti. Jaunāko grupā uzvaru izcīnīja Laura Kalliorm, vecāko arī igauņu sportists Aston Koiv. Izskatās, ka igauņiem patīk Ozolkalnu trase. Arī 85 kubikcentimetru klasē šeit abās grupās pašmāju sportistus apsteidza igauņu puikas. Jaunākajā grupā Enri Lustus, vecākajā ātrākais bija Leslie Puller. Pitbike MX startēja 14 sportistu. Mazo mocīšu grupā neatlaidīgas cīņas par goda piedestālu. Uz pirmā pakāpiena kāpa Juss Smaidla, aiz sevis atstājot Juriju Sigājevu. Kad mazie sportisti un pitbike klase tika apbalvota, jau pirmais starts tika dots MX0 klasei. Kristaps Aurītis no MX Saldus līderis šajā klasē. MXD – vispopulārākā grupa ar pilnu starta barjeru. 40 sportistu konkurencē šoreiz vislabāk savaldīt dzelzs rumaku izdevās Raivim Maslauskim, kurš startē privāti. MXC grupā arī ļoti kupls dalībnieku skaits – 30 sportistu, no kuriem stabilā līderpozīcijā šajā posmā bija Rainers Skovronskis no ML Moto, nobraucot abus braucienus pirmajā vietā. MXB lielisku sniegumu uzrādīja Roberts Romanovs, kurš startē privāti. MXA grupā startēja motokrosa leģenda Leons Kozlovskis un freestyle meistars Mārtiņš Aleksandrovičs. Abus veterānus tomēr apsteidza Jānis Riters no GF Racing Team. MX Pro – te bija ko redzēt! Pumpurs, Freibergs, Šileika, Jazdauskas, Kalējs, Plotkevičs un citi ātrākie Latvijas sportisti iesaistījās karstās cīņās par vērtīgajām naudas balvām. Nepārspēts palika Mairis Pumpurs no MX Moduls. Mairis abus braucienus nobrauca līderpozīcijā. Šāds bija motokross Ozolkalnu trasē, pilns ar aizraujošām cīņām un prieku skatītāju acīs. Sacensības Siguldā ir noslēgušās, bet mūsu motokrosa ceļojums turpinās. Kārkliņu ģimene, tāpat kā citi organizatori, ielika savus spēkus un lielus līdzekļus, lai noorganizētu šīs sacensības. Tāpēc dalīsimies pozitīvās atsauksmēs un iepriecināsim cits citu. Vēlreiz liels paldies visiem atbalstītājiem, sportistiem un līdzjutējiem! Ja tev patika tas, ko redzēji, un neesi nekad bijis Ozolkalnu trasē, trenējies, pucē zābakus un tiekamies nākamgad šeit pat Ozolkalnu mototrasē. Sacensības Ozolkalnu trasē atbalsta tekstu ierunāja Girts Timrots un video atskatu sagatavoja Artworks. Tiekamies nākamreiz!